Kā jūs vērtējat tieši tās politiskās reakcijas, kas uz šo visu epizodi ir bijušas un vēl turpinās? Šodien bija arī sadarbības sanāksme, kur it kā runāja par izmaiņām Air Baltica vadības sastāvā, nolēma, ka pagaidām vēl neko nenolēma. Kā jūs vērtējat? Es teiktu, ka tur diezgan tāda interesantā kustēšanās ir, jo no vienas puses ir milzīgi brēka par to, ka ir atcelti 4500 reisu, un tie reisi, kuros šobrīd ir apmēram par 15 pasažieriem. Kas ir, tie reisi uz tādām salīdzinoši eksotiskām lietām, kā piemēram Skopje vai Klužnapoja. Es nezinu, cik daudz cilvēku to vispār varētu parādīt kartē. Aiz visas šīs milzīgās jēzgas, un arī, kas šodien vēl ir arī, es saprotu, pēc koalīcijas padomas, arī premjeri tur aizgūtnēm stāsta, cik šausmīgi, cik briesmīgi, ka Air Baltica nav skaidrojis visu to atcelšanu. Bet patiesībā tā lielā problēma jau nav tie reisi, tā lielā problēma ir tā, ka nav investora, un šobrīd sāk iestāties visādas finansiālās problēmas, un tieši par to būtu jārunā ar sabiedrību tā izskaitā, jo ne jau Siliņi no savas kabatas tos 300 miljonus vilks ārā, tie būs nodokļu maksātāju līdzekļi. Mēs nezinām, vai nebūs investori, bet šobrīd, kas tika iepriekš solīts, nav, un tas, ko jūs sakāt, liela problēma komunikācijā, ko šobrīd mēģina valdība pateikt, ka tas tā ir bijis arī šajā 25. gadā lielās problēmas izrādās ir komunikācijā. Kā jūs vērtējat? Es absolūti varu piekrist profesoru minētajam un iezīmēt to arī komercsektorā darbojoties ar sociālo tīklu monitoringu datiem. Viennozīmīgi, kopš šis jautājums eksplodēja šajās dienās sociālajā tīmeklī apstiprinās tieši tas, ko profesors Ikstens arī minēja par to, ka tikai aizberga virsotne faktiski arī kvantitatīvi, ja mēs skatāmies, ir šis te jautājums par lidojumiem atceltiem un to matemātiku, kas aiz tiem, un vislielākais jautājums ir par to, vai mēs vispār varam uzticēties un paļauties uz šī te uzņēmuma pārvaldību, un tur gan, ja šo jautājumu atver šādā kategorijā, tad jau jautājums netiek adresēts Gausam par situācijas skaidrojumu, bet amatpersonām par to, vai mēs varam ticēt droši šai te gaitai, kas ir ar šī te Nacionālās aviokompānijas virzīšana, tā teikt, investoru piesaistē. Jā, un tur es tieši arī gribēju teikt, pats Gauss tagad jau ļoti aktīvi komunicē un atsauc aicinājumiem pirmajās stundās pēc tā paziņojuma. Tiešām kolēģiem neizdevās ar Air Baltica sazināties, acīm redzot, tad viņi pamainīja to taktiku. Bet tajā brīdī satiksmes ministrs Kaspars Briškens publiski viņu ļoti kritizēja, ka tas ir nepieņemami šādu neskaidrot šo lēmumu par atceltajiem reisiem. Bet tagad, kad jūs jau runājat, ka būtu no amatpersonām jau jāsagaida kādi skaidrojumi, Briškena kungs pats, es teiktu, nedaudz izvairās. Mēs viņu arī aicinājām šonedēļ. Viņš ir pateicis, ka līdz 21. janvārim viņš uz pie mēdījiem neies. 21. janvārs, tā ir tā diena, kad akcionārs lems par padomas sastāvu. Tas ļauj mums jau kaut ko secināt. Es domāju, ka arī tas, ka šodien nav nekādu, vismaz publiski, nekādu skaidru lēmumu par Air Baltiku no koalīcijas padomas puses, arī liecina par to, ka politiķi ir nolēmuši iepauzēt, ka viņi labprāt gaidīs, ko tad padome spēs varbūt izdarīt, varbūt, ka, nezinu, līdz 21. būs kaut kāda drošāka, skaidrāka signāla vai nu par investoru vai par kaut kādiem citiem jautājumiem, un tad ļaus, padomēji pašai tur kaut kā rīkoties, jā, un tajā brīdī, ja padomu neizdarīs, kā politiķiem šķiet pareizi, tad visticamāk, tur sekos kaut kas tālāk, jo sasaukt akcionāru sapulces, tas ir 5 minūšu jautājums. Bet tie signāli kaut kādā mērā no politiķiem padomēji ir raidīti. Mums ir ekonomikas ministrs ļoti skaidri pateicis, ka viņš uzskata, ka Gauss ir jānomaina. Skaidrs, ka valdība to nevar izdarīt. Tas ir padomas jautājums, un tad ir atkal satiksmes ministrs, kurš pauž, ka nav līdz galam apmierināts ar padomas vadītāju darbu. Tur ir kaut kādas norādes. Šķiet diezgan savdabīgi, ka šie signāli tiek pausti reaktīvi publiskajā telpā, ņemot vērā, ka valsts pati ir daļu turētāji šajā te uzņēmumā un šķietami lielus, es domāju, ka pamatotu trauksmi un brīžiem nepatiku sabiedrībai rada tieši tas aspekts, ka mēs pirmo reizi ieraugām citu
sociālajā tīmeklī par lietām, par kurām mums vajadzētu zināt iepriekš. Es domāju, arī tas gaitas ātrums lietās, sakot, ka mēs uzdosim, mēs sagaidīsim, un tad notiks tas. Šķietami uzņēmumu pārvaldē ir lietas, ko varētu atrisināt, izzināt informāciju krietni ātrāk un runāt par lietām jau pagātnes izdarīto lietu formātā, nevis visu laiku bīdīt to kalendāru uz priekšu. Un šī publiskā komunikācija, protams, kaut kādā mērā ietekmē arī uzņēmumu tēlu, un tas, kas šajās dienās dažādi eksperti par dažādiem aspektiem šim jautājumam ir izteikušies. Viena tēze, kas izskan, ka politiķi šobrīd kaitē ar Baltika tēlam. Gauss pats to šorīt pauda. Jūs varat tam piekrist? Es domāju, ka Gauss kungs vienkārši nejūtas īpaši ērti šajā situācijā, jo viņš ir vairāk kārt sūrojies par to, ka pret viņu kaut kā nelāgi izturas un ka vispār Air Baltics ir pa lielu priekš Latvijas un tā tālāk. Tie, manuprāt, nav bijuši ļoti veiksmīgas komunikācijas, piemēram, arī no viņa puses. Tā kā es šeit varbūt nesteigtos ar secinājumiem par milzīgu kaitējumu no politiķu puses. Es domāju, drīzāk tur bija, ja mēs par kaut kādām tādām politiskām lietām, tad vajadzētu ātrāk tikt skaidrībā, vai to 500 miljārdu tad, faktiski noraksta pirms obligāciju izlaišanas vai pēc izlaišanas. Tātad tas tika izdarīts pēc izlaišanas, un es, protams, neesmu tur nekāds ekonomists, bet manā prātā tas izskatās pēc soļa, kas bija novēlots. Tas bija jāizdara tad pirms.